notirgot. Šodienas divas tikšanās, ja es notirgoju, tad rīt uz darbu jābrauc, jo vairs nebūs ko tirgot. Un tad uz piekdienu esam ar Kārliņu pierakstījušies uz pasta izņemt. Ja rīt beidzas, šodien 21. datumā beidzas pasta ID kartē datu termiņš, man beidzas nākamo mēnesi. Un ja es vienkārši to laicīgi neizdaru, tad Smart ID nevarēšu izmantot, kas man viss ir vajadzīgs. Tā kā pasta 2 nedēļās iztaisa, tad es tikai, jo kā Smart ID man vajadzīgs sistēmos logojos iekšā, vērtēt vairs līgumus un tam vajadzīgi. Tagad tāds paradoks bišķi sanāca, ka pēdējās notirgošanas bijušas ar pārskaitījumiem un uz nomaksām, kad Jānis jau man bišķi naudu ir. Parasti es esmu bišķi, ka naudu parādā, tagad viņš jau vairākus notakus parādā. Zināk, vienkārši būs kāds darījums lielāk pirmo iemaksu ir skaidrā, tad no tā mums paņem naudu. Tā. Vēl salīdzinoši forši bija tas, ka es Rīgā biju nopircis visas detaļas priekš autoapkopes. Tad man Kuldīgā bija brīvāks laiks, un es internetā ierakstīju, tipa autoservis, pazvanīju puisim, un izrādās, ka puisis strādā, viņš bez rindām aizbraucu, nezinu, 40 minūšu laikā viss izdarīja. Riktīgi forši. Jā, tas tā riktīgi krūti. Viņš pats uz sevīm strādā, un arī lētāk nekā Ugalē, kur es darīju to visu pašu darbu. Un divreiz lētāk par pašu darbu paprasīju. Piecīgi vēl pa virs uzlikt. Tā kā tādā ziņā feini. Vienīgi atkal kas ko mēs nevarējām ietekmēt. Vakar bija baigi lielās spēcīgas Lietavas un Talsu rajonā un citur ir ceļi nopludināti bija un tam līdzīgi. Bija pat asfaltētais ceļš izskalots. Tagad tāds mieriņš, bet es neiebilstu, jo bija tāds sutoņa, tagad tāds vēsāks. Tad sēdi mašīnā un pečka bez mazā jāieslēdz. Tā kā tas tā lielos vilcienos. Jā, viss normāli, tā kā šodien vajag notirgot, rīt uz Rīgu, ceturtdien varbūt pastrādāšu vai nē. Piekdiena Kārli pēc pasēm. Taisīt pases. Jo ar Kārli mēs vienreiz bijām Kuldīgā, ja būs labs laiks, tad izstaigās, viņš saka, kad mēs tēt vēlreiz aizbrauksim uz Kuldīgu. Tad iztaisīju pierakstu uz 11. piekdienā. Tad normāli. Un citreiz tā tīri tas mīlīgais, cilvēcīgais. Aizvakar ar Kārli mēs pirms gulētiešanas paši izdomātās pasakas stāstam, kad viens sāk stāstīt, otrs turpina. Un bija paredzēts, ka viņš vakar gulēs ar mammu, bet es vakar atbraucu mājās ātrāk, jo es pēdējā tikšanos nevarēju tikt. Bija domā, ka es kādos būs 11, būšu, bet ierados pišķi pēc 9. Tā kā ārsts teica, čau tēti, mamma, es šodien ar tēti te gulēšu, mums ir pasaka jāturpina. Tas tā forši. Ir ok. Jā, Nils tagad atbraucis katru dienu, mēģina iet pazvejoties. Tā kā, jā, tā kā ir ok. Rīta, kā Kārlis pieceļas, jāsamīļo mamma, jāsamīļo tēci un jāiet cīnīties ar brāli no paša rīta. Tāda forša tradīcija. Tā kā pēc 2 minūtēm man būs jākāp jārā. Savu daļu es izstāstīju, un tā, kad tu man zvani, man parasti ir skaņa nogriezta. Vispār, es citreiz mājās uzlieku smartwatchu, staigāju riņķī, tad vienkārši, lai man tas novibrē kāda ziņa, jeb kas. Tālūk. Jā.
kas vēl, es tagad braucu un filmēju visu laiku ar Megijas telefonu, un man ir automātiski ielikts ķeksītis, lai vienkārši YouTube'ā ielec tie video. Un tas tā vairāk priekš sevīm. Un man ir tā, ka filmējas un uzliks, piemēram, tagad fonā tāda mierīga reggae mūzika. Un tas sanāk citreiz tā smuki. Man pašam bija prieks, kad es tur 7 minūtes izbraukāju tur Kuldīgas vecpilsētu ar smuku tur skaņu. Kaut kāda nature sound uzliks. Un tad es pēc nedēļas paskatos 400 skatījumi. Kāds jūs skatījies? Ok, labi. Tā, hinčīgi. Tālūk. Te man rupi sakot, mēnesī sanāk 2 terabaitus ielādēt YouTube video. Bet es tā vakarā pielaidu pie lādētāja, un tad viņš tur salādē, un no rīta viss ok. Tas tā vēl. Tad es no tavējā telefona, no tava konta esmu uzlicis piesakots. Tā kā ja tu uzliksi abonentu, tad tur būs Just a Wonderful World. Tad tur vienkārši ir video klipiņi, kad braukā un skaties dabu. Tad no pagājušā mēneša, man liekas, tas tāds sāka darīt. Un tad vienkārši pēc tam mēneša beigās sametu playlistā pa mēnesi. Tagad jau šajā mēnesī vairāk kā 100 video klipi. Un tāpat vidējais skatījums kaut kā 23, 40, 50, 60. Es tam baigi vēl uzmanību nepievēršu, bet tā interesanti. Jau pašam pastīties. Tālūk, davai, bračka.